To laikam man vairāk negācijas ar fotografēšanu nav īpaši vilinājušas maz. Es ļoti maz esmu fotografējis tādas industriālās vietas, varbūt tādas sakāpinātas pretmetus, tādus ļoti sakāpinātas. Es tiešām esmu meklējis to skaisto grieķisko skaistumu, kas tā man ir tāds atsvaidzinošs manai dzīvei. Un tā arī ir tā atbilde, kāpēc tieši to es fotografēju un ne kaut ko citu. Un kāpēc nav tik daudz dokumentālo bilduši, varbūt vismaz ar draugos vai kaut kā. Nē, tas tā kaut kā līdz galam laikam vēl nesaista. Un var jau būt, kad mēs kļūstam vecāki, tad mums arī sāk ļoti lielā mērā patikt gan tā patriotiskā dzēja, gan arī kaut kāda veida sociālie pretmeti un tā to labošana. Nu, varbūt, ka es tik tā vēl neesmu izaudzis, un var jau tā paspējas arī tajos žanros noteikti kaut ko tur pateikt un parādīt un noteikti izdziedāt ar tam savām bildēm. Un tas būtu tāds ļoti garš ievads, ne? Ar 5 atkāpēm. Un noteikti, ka jums būtu arī kaut kādas idejas, jautājumi, ierosinājumi un kaut kas tāds, ko jūs gribētu pateikt un, nezinu, pajautāt, strīdēties ar man ļoti patīk, kā man strīdās. Man patīk, jūsu cālīs tik piesaukts kādreiz. Viņš man studiju gados iemācīja to domu, viņš saka, tu jau var jebko teikt. Un nevajag nosūtīt nevienu viedokli, bet man arī ļoti patīk pie viņa. Ir ļoti labi, ka tu māki pamatot to, ko tu saki. Kā tu līdz tam tiec? Kā tu to pamato? Nevis man liekas, es jūtu, latviešiem tāds jūsmas, ja? Etnopsiholoģiski. Mums jau visiem kaut kāds jūsmas ir par ko, kā mēs jūtam, bet man šķiet, ka ļoti labi, ka mēs kaut kā arī kaut ko pamatojam. Pēc savas pieredzes vai uzskaitījumu vai kaut kādu loģikas tomēr, ja, arī jūsmu. Kāpēc mums tieši tā liekas un ne savādāk? Un tas nu būtu tas, arī kad strīdās, tā kā, ja. Ka nevis mums nepatīk, ka tas tur nav to uzlējis un to izdarījis un tā, bet zinām tādu loģiku pie tiem plešķiem, kas Latvijā netrūkst aiz loga. Nu jā, nu pajautājiet kaut ko, nu sakat kaut ko un padalēties, es zinu, ka daži no jums fotografiem lūdzu padalēties tad arī ar saviem iespaidiem, kā jums ir gājis, jo te jau nav tikai tāda publika, kas te tikai, nē, te ir daži labi, kas ir ļoti skaists, viņi ir gan redzējuši, tie daži fotografē ar ziedus, viss tas vairāk, ja. Cits tur fotografēt, jo pateicis, daži pat ir kursti veids, ja. Un cits tur mazbērns ļoti veiksmīgi māk bildē. Kurš, ja, un es domāju, ka tev ir bilde. Nu, piemēram, saurieti. Nu re. Es arī uzdāvināšu Valteram, tas ir Limbašs saurieti. Tas ir Limbašs, paldies. Paldies. Es gan naudu nepelnu ar saurietiem, bet es tikai viņus izrādu citiem. Un kā ja jums būs iespēja, tad jūnija mēnesī noteikti atnāk uz biblioteku un paskatīties jauno ekspozīciju. Manu. Jā. Būs jānāk, jā. Jā, pēc Valtera būs Astras ekspozīcija. Jā. Man tāds jautājums, Valter, kuri tavu šīs izstādi? Es pēc pateikšu, kāpēc. Jā. Man ir arī daži dzīvojuši, vēl kaut kas tas, ko teikt tā, bet es vienmēr tā kaut kā uzskatījis, ka, mēģi jau tā patīks ir, tas ir daži gabaliņas nocirtas. Un tad es domāju, tos papīrus tikai aprintē un tā, jā, es jau zinu, kādas liktenes tām bildēm pēc tam ir, viņas pažobelē, un tur arī stāv, vai ne, kā ko revoltēt. Protams, ka bildes var arī nopirkt, to nav, un tas ir ļoti jauki, ja kāds izstādes te ieinteresējās un prasa, cik tā tas un kā tas. Bet, es negāju pārlieku, ka tagad izķers un pazudīs no visām bildēm kāds, ja. Tā, bet kaut kā man ir licies, ka viss tā mūsu dzīve tiešām ir virtuāli palikusi. Visādās jomās. Un es neslēpšu, es neesmu nemaz tik bagāts, lai ar to savu bērnu varu, kas man ir, ja. Ik viena izstāde maksā ne mazākā 100 latus. Šī maksāja 119 latus. Ja? Lai varētu, teiksim, tā ikreiz kaut ko pildināt un papildināt un likt pie sienas un saka, ko atkal man nebija raudu likt un es jums atkal atnesu. Tam ir arī diezgan daudz prozaisks pamats, jo tā tomēr ir naudiņa. Un man ir jāuzzina bērns. Es pirmkārtām gribu būt tētis, ja? Un viss mans darbs lielā mērā un tā auga ir piekveltīta ģimenei. Un tādēļ, jā, tas ir arī tā viena no tādām atbildēm šim visam.
Bet tā pirmā izstāde mums bija kopā ar Gunu, jo arī Guna fotografē, un Anna fotografē, un Natālija fotografē, un var jau būt, ka mums tā nākamā doma, ja mēs sasparosimies, šoreiz mēs izņēmām visus nežēlīgi. Sākumā atlasījām, cik bija 56, tad es atlasīju 46, līdz vēlāk mēs nonācām līdz 26 bildēm. Ar briesmīgi smagu kritiku pret sev. Jūs jau zināt, cik grūti ir sev kritizēt un palūgt to kādam to palīdzēt darīt. To mēs arī darījām, lai nonāktu līdz tādam minimālismam. Un tad tiešām parādīt to kā man izstādīt šoreiz, bet varbūt citā reizē atkal tādu tā ģimenes izstādi, kur atkal es esmu bildēs varbūt un tās kāzas un kristības un tāda reportāža no tā, ko es daru. Jo es lepojos ar to, ka es daru Latvijā unikālu darbu. Es esmu pirmais mācītājs Latvijā, kas kristīs bērnus dabā. Vika, klasaka, parkā, Dikļos. Jo tie cilvēki, kas ir baptisti, adventisti un tie pārējie, kas lielos krīzes dabā, tas nav nekāds brīnums. Es vēlreiz uzsveru bērnus dabā. Visi bērnības dabā. Ar identiņu. Un tad ir tas viss ir dokumentēts un arī tās kāzas gaiziņā un kāzas gaisa balonā, kilometri virs cēsiem. Tās skaistās sajūtas, lidojuši gaisbalonu pie zimi, ja? Vai atkal uz upes kuģīši, vai kur vēl es lepojos, pat no slimnīcas iznāca pavasarī, tad es nākamā dienā uzreiz skrēju uz tos lepošanas trases uz kalnu. Tad mums bija pirmās kāzas tajā lepošanas kalnā Latvijā. Man vienmēr patīk darīt kaut ko no jauna, kaut kādā citā vietā. To pašu tradicionālo, bet citādās vietās. Un vai tad tas nav tas, kas skaistais, kas sievietēm patīk ko? Viss kaut ko var darīt to pašu, bet visur kur, vai ne, skaisti. Un kur mēs vēl neesam aizbraukuši, saucās, jā. Un es domāju, ka fotosesijas arī viens no tādiem veidiem, ja, kurā tas latviešu dabas mīļums var saplūst ar to mēģinājumu sevī vai otrā cilvēkā, vai pārī divos cilvēkos, ieraudzīt skaistumu. Un tieši dabā un dabiskajā meklēt un tajā saulrietā ieraudzīt arī cilvēkus un tā. Un tad tas mans mēģinājums ir aiz tās saules un tiem visiem, jā, un redzēt to, ar to izstādīšanās, jā, es līdz šim neesmu. Jo kas vēl ir pa lietu, tie psiholoģiski dalīt. Es esmu eksponējies nemitīgi uz katru stūri, tā kā tāds farizējs, vai ne? Katrās bērēs, tik man ir redzējuši. Es esmu apmierinājies to vīrišķo kāri, būt uzklausītām, un zināt, ko vīrieši grib, lai viņas klausās. Kad viņi kaut ko grib pierādīt kā teorēma par dzīvi. Man nemaz nav jādzer, lai es to darītu. Man ir vienkārši jālūdz kaut kur, un tad es runāju, tā kā tagad, ja. Jā, bet tā jau ir, es atvainojos, bet tā jau ir māksla, jā? Tā arī ir māksla savā veidā, tā ir cita māksla, bet tā ir... Es vēlreiz saku, jā, tās ir divas lietas, kad es esmu izpļāpājies daudz, tad tur arī jāklusē. Tur, kad es aizgāju prom, un mēs visi būsim prom, tur runā tikai kompozīcija, krāsa, noskaņa, kas vēl tur, ja. Tur ar to runāšanu, pierunāt bildē klāt neko vairs nevajag. Ja bildi radīt, vienalga kurā, vai kods, vai keramika, vai gobelēdus, vienalga nav jau svarīgi, ko tu radi. Tu esi viņu radījis, vai nu kā kādu atsevišķu mākslas priekšmetu, vai kā lietišķās mākslas priekšmetu, viņam tagad ir jākalpo, vai nu viņš tā koku karot kalpo vai nekalpo. Tas koku karošs meistars jums var pļāpāt pilni savus, bet nākamajā tirgu jūs esat līkumu. Ja viņi salūdzus, tā karot nākamā rītā kujot sviestu. Tāpēc es domāju, ar to mākslu ir tā, ja tas teikšām dod prieku, arī tad, kad es esmu projām un beidz svārīties, un ja tas tiešām vēl dod prieku un kaut ko tur var atrast, tad jau vēl labāk.